Labvakar, mīļie draugi! Šodien es gribu mazliet pakavēties atmiņās. Un atmiņas ir diezgan senas. Tas bija kādā 2001. gada ziemā, kad aiz loga klosījās putenis, un mēs klausījāmies Kārļa Zariņa balsi. Tas bija koncerts kādā pilī, un nes kāpēc tādām mazām pulciņām dzima ideja, bet kāpēc lai šāds koncerts nenotiktu Dobeles jaunajā Ceriņdārzā. Dārzs patiešām tajā laikā vēl pavisam jauns. Saņēmu dušu un gāju klāt pie lielā Kārļa un jautāju, vai kaut kas tāds ir iespējams. Viņš savā mierīgajā balsī teica, es padomāšu, parunāšu ar kolēģiem, un jau pēc dažām dienām bija atbilde. Jā, kāpēc ne? Koncerts būs. Sākums nebija viegls, jo patiesībā nebija nekā. Nebija pieredzes, nebija naudas, bet mums bija sapnis. Bija sapnis un bija atbalsts. Tajā gadā bija tikpat karsts kā šogad, un mēs bijām sarunājuši datumu, bet ceriņi kaut kā strauji zied, un es jau domāju, nebūs labi. Zvana Kārlis, nu kā tad ir? Rīgā zied ceriņi, vai nevajadzētu pārcelt to koncertu? Nācās atzīties, kad esam drusku kļūdījušies. Un cilvēks, kurš bija pieprasīts tajā laikā visā pasaulē, kurš dziedāja katru vakaru operā, atrada laiku, un mēs samainījām datumu. Un tā, 2002. gada 25. maijā notika pirmais koncerts, kurā dziedāja Kārlis Zariņš, Jānis Roģis, Nauris Kuntulis, Gundars Ruņģis un Miervalds Jeņš. Jā, un tā tradīcija ir attīstījusies, un man liekas, ka šobrīd jau Latvijā reti būs tāds cilvēks, un iespējams arī Lietuvā un Igaunijā, kurš nezinās par šādu pasākumu. Cilvēki kļuva arvien vairāk, un kā jūs redzat, mēs esam pavisam daudz. Un par to lielā mērā mums jāpateicās Kārlim Zariņam. Un viņam mēs šodien Dārzkopības institūta kolektīvs un mūsu brīnišķīgā selekcionāra Ceriņu selekcionāris Armīta Strautiņa dāvinās šķirni. Un šķirne būs operas leģenda Kārlis Zariņš. Līdz ar to Kārlis Zariņš turpinās būt kopā ar mums šeit, šajā dārzā, šajā mūsu mīļajā Latvijā, un neviens viņu neaizmirsīs. Un es arī turpināšu savu tradīciju. Pēc katra Ceriņu koncerta palūkošos debesīs un teikšu lielajam Kārlim lielu paldies. Runāt, bet man liekas, ka visbrīnišķīgāk būtu, ja mēs tagad pēkšņi dzirdētu viņa balsi. Piekrītiet, tas būtu burvīgi. Bet par Kārli tiešām atceroties visus koncertus, tas nebija vienīgais. Pēc tam viņš atveda savus audzēkņus. Šeit dziedāja Sergejs Jēgers, šeit dziedājuši daudzi viņa audzēkņi. Viņš pats kopā ar viņiem, kopā ar Sonoru Vaici. Koncerti ir bijuši viens aiz otru, un visi skaistāki, viens par otru skaistāki. Un Kārlis vienmēr dzīvoja līdzi visām mūsu gaitām, un arī Regīna, kura šobrīd, nu tā kā vairs nevar būt kopā ar mums, bet viņa domās ir, es pilnīgi skaidri zinu, visu laiku domā par mums. Un kas tur skan? Neskan? Jā, skan. Labi, kamēr neskan, tikmēr varam vaļā. Labi? Skan gan! Sermīt, varbūt tev kā selekcionērei vēl kāds vārds sakāms par šo brīnišķīgo ceriņu, kurš patiešām atgādina lielo Kārli. Ziedis piecās debesīs, ziedi slaidi vareni, un krūms varenāks par varenu. Droši vien tāpēc tāda izvēle, vai ne? Protams, jā. Šis krūms ilgu laiku stāvēja bez vārda. Viņš stāvēja ar vārdu sēklauds un gaidīja, ka viņam kāds iedos kārtīgi pieklājīgi cilvēku vārdu, tādu krietnu un pamatīgu. Krūms arī ir ļoti spēcīgs un veselīgs. Varbūt viens no tādiem stiprākajiem mūsu dārzā. Tā kā es domāju, ka šie divi
kopā sadarās, jā, mākslinieks un šis Ceriņš. Tā kā tā būs tāda piemiņas brīdis. Noteikti tā pienākot pie šī krūma, daudziem ienāks prātā arī pats mākslinieks. Esam atklāji. Un paldies par daudz skaistiem ceļiem. Lai tev izdodas vēl daudz viņus atklāst. Nu tā, baudām Kārļa Zariņa balsi un baudām Ceriņus un gaidām koncertu otro daļu. Tas ir viņa balss. Jūs nedzirdat? Dzied Kārlis Zariņš! Tas ir vienkārši.